atklāju Senīka ap 20 gadu jubileju turnīru šeit Arkādijas stadionā. Liels patiesas prieks un gods būt šeit turnīrā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas ir ļoti sirsnīgs, ļoti iedvesmojošs. Cilvēki nāk un bauda futbolu. Šodien viņi runā vienā valodā, un tā ir futbola valoda. Mēs spēlējam Jelgavā, lai atbrauktu uz šejieni un parādītu citiem, ka mēs arī, protams, spēlēt. Un, protams, ka tas ir liels prieks cilvēkiem satikties, paspēlēt futbolu. Viņi gaida gadu un gatavojas gadu, lai vienkārši tiktu šeit un paspēlēt futbolu. Varbūt mēs dažreiz nevaram to paši novērtēt, jo mums taču futbols ir katru dienu. Bet cilvēkiem no reģioniem, kur atbrauca uz kopēju finālu, tā ir liela svētki. Es domāju, vieni no lielākiem viņas dzīves. Es daru šeit, atbraucu spēlēt futbolu un pavadot to tam labu laiku ar citiem spēlētājiem. Par kuru vietu šodien cīnīsies, kuru vietu gribētos dabūt? Nu, laikam pirmo. Vai otro vai pirmo, viens no diviem. Es domāju, ka šis ir ļoti labs pasākums Senikap, turklāt jau 20. gadu, un Futbola federācija, kā viens no organizētiem atbalstītājiem, man tiešām liels prieks un gods par to. Tas parāda to, ka futbolu spēlē visi, futbolu spēlēt visur, jebkuros laika apstākļos spēlē gan puikas, gan meitenes, gan dāmas, gan kungi. Un šis ir tas, es domāju, ko mēs parādām sabiedrībai arī, ka futbols, tas ir forši. Izstāsti, kāpēc tev patīk futbols? Tāpēc, ka man patīk skriet un patīk vienkārši spēlēt futbolu. Šogad komanda no Igaunijas arī atbraukusi un šobrīd arī iesildās. Tā kā jā, visiem priecīgi šī diena. It's a great experience. It has been we are here for the third time. Team play, that's the most important. It disciplines them in the game and in the life. So if they can accept here, they can accept in the life also. Šogad mums ir 20 gadu jubileja. Tas sākās ar to, ka uzņēmums un zīmols Senī vēlējās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām sniegt prieku, enerģiju, palīdzēt viņiem fiziskās aktivitātēs, komunikāciju, kā arī integrāciju sabiedriskajos procesos. Un tādēļ radās šī labā ideja par futbolu, kas ir lielākais sporta veids pasaulē, visatzītākais. Un tāpēc mēs spēlējam futbolu jau 20 gadus.